Senajā Romā bija vieglāk, tur jaunais gads sākās martā, kad pavasara saulīte jau sāk vairāk sildīt un cilvēkiem labāks prāts. Mums jāsamierinās, ka gadumi ir pašā melnākajā laikā, kad ārā vai nu žļurgains labdrāņķis, vai nu krietni mīnus. Turklāt, nākamais gads Latvijā sāksies arī ar diezgan jūtamu ietekmi uz mūsu maciņiem. Grozi kā gribin un nav tas labākais iemesls labam garstāvoklim. Sociologi bezskaislīgi vērtē aptaujas un saka, ka ar to optimismu patiešām esot rūcīgi. Izskatās, ka Latvijas sabiedrība, ieskaitot arī uzņēmējus, atrodas ļoti dziļā pesimismā, kas man vedina domāt, ka diez zina, vai šeit ir iespējama kaut kāda ļoti strauja un spēja augšupēja. Drīzāk iet runa par stagnāciju vai pat lēnu, bet tomēr lejupēju. Ja par ekonomiku, tad jau mūs visi brīdina, ka labāk varētu būt kaut kādu uz vasaras pusi. Vēl jau priekšā stāv tā saucamā mūsu rūpju ziema. Un es domāju, ka tā ziema var ienest ļoti lielas izmaiņas un korekcijas arī politiskajā lauciņā. Viss ir atkarīgs no tā, cik liels ir latvieši, ja Latvijas vēlētāji sāpju slieksnis. Tā vien liekas, ka mēs tuvojamies tai robežai, kad sāks iet pāri. Skaidrs, ka stāvoklis ekonomikā pavisam konkrēti atsaucas uz politiku, un abas šīs lietas kopā rada atmosfēru, kurā dzīvojam. Mūsu eksperti ir vienisprātis, ka nākamajā gadā šī atmosfēra būs, maigi sakot, trauksmaina. Kaut tie par valdību runājot. Jau sen skan runas, ka Dombrovska kabinetam dienas esot skaitīts. Ja ne februārī vai janvārī, tad martā gan viņam būšot jākravā mantiņas un jābrīvo telpas. Šlesters jau pavisam atklāti saka, ka esot gatavs mazāko no laužiem nomainīt. Arī Tautas partija kaut ko bubina zem deguna, lai gan arī asas kustības vēl neveic. Ja kāds ļoti gribētu to valdību nogāzt, un mēs zinām, kas tie varētu būt par cilvēkiem, tad viņi to varētu izdarīt jebkurā mirklī, ja viņi to gribētu. Jautājums ir tas, ka viņi ir gana viltīgi un negrib to darīt, nezinot, kas notiks pēc tam. Es vairāk liktu uz krišanu, jo šķēles parādīšanās Tautas partijas priekšgalā liek domāt to, ka viņš nevar tikai tukšu runāšanu aizpildīt 9 mēnešus. Viņam vajag reālus darbus. Tā jau gan, bet kur teiks, ka prezidents šādā gadījumā piedāvā vadīt valdību tiem, kas to gāž? Viņš taču pavisam mierīgi var nominēt Dombrovski vēlreiz. Bez tam diezin vai arī tie citi uzreiz varēs trusīši no piedruknēm ārā raut un rādīt citus brīnumus. Ir skaidrs tas, kurš šīs valdības vietā stāsies, viņam nākošās vēlēšanas būs tikpat problemātisks kā šiem cilvēkiem, kas tagad ir ministri. Tur jau tā lieta, ka rudenī ir vēlēšanas. Karstu strebjot var tā iekrist, ka maz neliksies. Tāpēc eksperti prognozē pašreizējās valdības šūpošanos teju vai līdz nelabai dūšai, bet skaidru nogāšanos tikai ekstrēmā gadījumā. Kas nav izslēgts, bet vēl grūti saredzams. Ja kas patiešām šobrīd ir nojaušams, tad tā ir smaga cīņa par ģenerāla prokurora amatu martā. Vēl jau pats Maizītis nav teicis, vai ir gatavs smago nastu plecos vēlreiz, bet kuluāros jau par viņu liek likmes un spriež, vai viņam ir izredzes. Es domāju, ka nē, jo ir personiskās drošības jautājums ir ļoti svarīgs daudziem kungiem, kur ir ilgus gadus bijuši pie varas, un cilvēki, kur gribētu vienkārši mierīgāk, labāk gulēt pa naktīm un nebūtu jācīnās ar prokuratūru, jāsteigā uz prokuratūru. Maizītim ir izredzes tikt pārvēlētam, bet tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no sabiedrības spiediena, jo ir skaidrs, ka zaļie zemnieki viennozīmīgi balsos pret. Nav šis mēdīju atbalsts, ir mainījušies mēdīju īpašnieki, ir mainījusies struktūra un ietekme mēdīju, līdz ar to viņam šis viens punkts ir mazāk. Un otrs ir vēlme tomēr prokuratūru ietekmēt no attiecīgi veselas partiju grupas, kas ir arī koalīcijā, kas liek domāt, ka varētu būt kompromiss, kurš nav Maizītim par labu. Protams, prokuratūras rokās ir arī daži trumpi. Vispirms tā dēvētais Lemberga stipendijātu saraksts, par kuru zīmīgi atkal sākušās runas gada beigās. Tā varētu būt arī bumba, kuras sprādziens atbalsojas visu gadu. Tikai gribētos ticēt, ka tas nebūs plānots preventīvs trieciens maizīšu pretiniekiem, jo tad varētu atkal sākties šaubas par tiesu varas stāvēšanu pāri politikai. Vismaz gribas tam ticēt, ka prokuratūra nāks klajā ar materiāliem tad, kad būs precīzi ko teikt. Un vai tas būs, teiksim, martā vai jūnijā, to mēs nevaram prognozēt. Vasarā, varbūt jau vēlā pavasarī, mēs iespējams atkal dzirdēsim baumas, ka tiek veidots vēl kāds politisks spēks, kas tad arī reizi par visām reizēm mūs cels saulītē. Jautājums ir cits, vai tās būs tikai runas, jeb arī runām sekos darbi. Ir cilvēki, kuriem vienkārši ir laiks iet pie miera.
un laist savā vietā kaut ko jaunāku vai vismaz kaut ko citu. Pirms vēlēšanām maz ticams, ka radīsies kaut kādi jauniņu vērā ņemami politiskie spēki. Jo te ir būtiski tas kritērijs, ka mēs runājam par kaut kādiem jauniem vērā ņemamiem. Savukārt, lai viņi būtu vērā ņemami, šeit jāizpildās tādam priekšnosacījumiem, kad, acīm redzot, ir jābūt kaut kādiem pirmā numura cilvēkiem, kas iesaistās politikā, respektīvi cilvēki, kuriem ir ļoti plaša atpazīstamība, kuriem ir laba reputācija un piemīt virknē kaut kādu ļoti labu īpašību. Nav jau tā, ka esam pilnīgi bez šādiem cilvēkiem. Šogad esam dzirdējuši un droši vien vēl arī nākamgad dzirdēsim šajā sakarā piesaukt dienas bijušās galvenās redaktoras vārdu. Sarmīti vien pat neizvilks. Uz Sarmīti neviens naudu nedos. Sarmītei Ellertei tā kā būtu jāpieslēnās kādam. Viņi koķetē ar to vienotību. Īsāk sakot, mūsu aptaujātie eksperti jaunas superkomandas parādīšanos uz diezgan pārblīvētās politiskās skatuves uzskata par maz ticamu. Toties kā ļoti iespējami viņi nosauc priekšvēlēšanu kampaņu bez kompromisa, nežēlību un brutalitāti. Kampaņa būs īsa, pietiekoši nerealistiski, es domāju, bāzētas un ļoti daudz visādas apakštēmas, ieskaitot kompromatu karu, kas novērš uzmanību tikai no tā paša jautājuma, kāds tad ir tas politiskās partijas piedāvājums, kā risināt problēmas. Tas ir sācies un cita jau tā būvmateriāla jau nav. Un es domāju, ka būs divas nometnes, Krievija ienākuši Rīgā, Latvija nepadodies un latviešu partijas viss apvienosimies pret kaut ko. Tā skaitā arī pret Šķēlu un pret Lembergu un tā tālāk. Bet tā lielākā jau nelaime ir, ka neviens jau nerāda, kā tiks ārā no visas šīs lielās dišķibels. Jā, ja atrastos kāds, kas to spētu piedāvāt, tad nākamā gada Saeimas vēlēšanās, kas būs gada svarīgākais politiskais notikums, uzvara būtu garantēta. Pagaidām par to, kas notiks 2010. gada oktobra 1. sestdienā, var tikai izteikt prognozes. Nav skaidrs, pat labam divu partiju liktenis, pat triju, ja? Te es minētu arī Tautas partiju, es minētu Tēvzemīti un, protams, par cilvēktiesībām vienotā Latvijā. Vai viņi būs pārstāvēti? Tautas partija, man tā šķiet, ka tomēr mazliet viņi būs, bet par tām divām ir liels jautājums. Tā kā tas spektrs, politiskos spēks spektrs, kas ir pat labam, galīgi nav zvanīts, ka tāds pats vai līdzīgs būs arī pēc gada. Turklāt jāņem vērā, ka pašreizējā politiskā apātija var atstāt ļoti lielu ietekmi uz vēlēšanām kopumā. Ja mēs skatāmies tās zīmes, kas ir šobrīd, tad viņas vedina domāt, ka visdrīzāk aktivitāte varētu būt zemāka nekā tā ir bijusi iepriekšējās vēlēšanās. Līdz ar to pašlaik neviens neņemas modelēt jaunās koalīcijas sastāvu, visu patiešām izšķirts vēlētāju atbalsts. Mēs gan vēl noslēgumā prognozējam, ka nākamgad pastiprināsies arī diskusijas par tautas vēlētu prezidentu. Debats pastiprinās, bet es nedomāju, ka viņi novedīs pie konstitūcijas maiņas. Cik no visi tikko kā teiktā piepildīsies, rādīs laiks. Par to jums noteikti pastāstīsim nākamā gada nogalē.